Topošajiem uzņēmējiem gribēju padalīties par to, ja jūs gribat uztaisīt uzņēmumu un tiešām veiksmīgu, pelnošu uzņēmumu, tad nemeklējiet partnerus. Tāpēc, kad šī ideoloģija balstīta uz apusējas haļavas iegūšanu, ja es būtu 16 gadi apakaļ, es kā topošais uzņēmējs, kurš neko nesaprot no šitā, bet ir gatavs darīt. Es būtu atradis uzņēmēju, terapeitu, kouču, vienalga kā to, bet galvenais, lai ir izgājis uzņēmēja darbības pieredzē cauri. Un paprasīs, lai man iemāc pa naudu, es viņam būtu samaksājis, ņemot vērā to naudu, ko es esmu zaudējis uz šiem te partneriem, vai ne, man būtu bijis 100 reizes izdevīgāk samaksāt normālam koučam normālu naudu, lai viņš palīdz domāt pareizi uzņēmēja darbības starta veidā, jo tā ir cita domāšana. Tātad algots darbinieks ir balstīts uz atbildības noņemšanu. Viņš gaida no ārējās pasaules, ka viņam samaksās. Uzņēmējs balsta savu ideoloģiju uz to, kad es tagad iešu pasaulē un no pasaules paņemšu to, ko man vajag. Vieni gaida instrukciju, algu attiecīgā datumā, vai ne? Viņi nespēja pieņemt savus lēmumus. Uzņēmējam būs jāpieņem savi lēmumi, jo savādāk jums nebūs vienkārši finansiālie rezultāti.